Šādas mašīnas, man liekas, mēs diezgan bieži Latvijā pērkam, lai izskatītos smalkāki, nekā mēs varam atļauties izskatīties. Iepriekšējā reizē pēc Dāvis testē video publicēšanas par Volvo V90 Cross Country bija komentētāji, kas norādīja uz to, ka gribētu redzēt arī kādu lietotu vāģi. Šodien mūsu testa varonis ir Mercedes E-klase W211. 2007. gads, 240 000 nobraukums. Katra smalkam būt griboša latvieša sapnis. Bija arī tādi, kas komentāros teica, ka nevajag te kopēt Davidiču, Davidičs tāpat ir vislabākais un tā tālāk. Cilvēki vispār viens no otra nekad neko nenoskatās un neiespaidojās. Un es esmu tipisks piemērs, mans stils ir absolūti unikāls un es absolūti nekopēju Davidiču. Dāvis testē ir oriģināli saturs. Sākam. Nu, sveiki, bandīti! Kas pa vāģi, krūts šitas būs. Jūs tā kas ir tāda, ka jūs braucat un te apkārt pa ceļu malām un tagad, ka jūs gribat jaunu mašīnu. Ko jūs apkārt? Paskatieties uz šito no vāģi. Jūs redzat, kas tas ir vāģi? Tas nav nekāds, tas ir reāli. Nu, iebāz mut, spļauj ārā vāģis. Es nemāku labāties. Kāpēc? Labi, tas bija debilākais, ko es esmu izdarījis vispār savā dzīvē. Kauns pašam palikt no sevis. Labi. Es tomēr būšu pareizs. Jā, Mercedes E-klase. Šito Mercedesu ražo no kaut kāda 2002. līdz 2009. gadam, ja nemaldos. Šis jau ir facelift modelis, 2007. gads, iegādāts Latvijā. Visu šo laiku braucis tikai pa Latviju, un, kā jau teicu, 240 000 nobraukums šai automašīnai. Avantgarda komplektācija, 16 colu Uber kruti diski ziemai un 18 vasarai. 2.2 dīzels. Šim motoram bija vairākas modifikācijas. Šī ir jaudīgākā ar 170 zirgiem, pakaļas piedziņa, 5 ātrumu automātiskā ātrumkārba. Daudz saka, ka tieši 5 ātrumu automāts ir visusticamākais. Ļoti izteikti problēma šīm mašīnām ir rūsa. Un patiesībā vairums W211 Mercedes īpašnieku mēģina kaut kā mašīnu parasti apstrādāt pret rūsu. Visi tie saucamie Langeroni, laikam tā tos sauc, tie tur mēdz izrūsēt. Un šī mašīna nekad nav apstrādāta pret rūsu 10 gadu laikā, bet vienmēr ir rūpīgi mazgāta un līdz ar to vēl nav sarūsējusi. Bet varbūt sarūsēs tuvāko mēnešu laikā, ja būs daudz sāls uz ceļiem. Mašīnas foršās features. Mašīna pirmkārt ir ļoti ērti lietojama ikdienā un tieši ar 2,2 litru dīzeli tā ir arī ekonomiska. Un ar šo 2,2 litru dīzeļa 170 zirgspēku versiju tā ir arī pietiekami jaudīga. Neprasiet. Tas nav BMW un tas nav arī Audi. Te viss vairāk ir vērsts uz komfortu. Tāpēc, ja jūs meklējat braukšanas prieku un jautrību, tad šis auto līdz galam nebūs īstais. Es teiktu, prieka apmēram 20%, jo vadāmība nav slikta, un komforts 80%. Tā ir šīs mašīnas galvenā sūtība. Un man liekas, ka galvenokārt jau šitā mašīna patiesībā, un daudz to arī ir teikuši, ka šo mašīnu pērk vai tādi galīgi mierīgie, vai arī
pilnīgi pensionāri. Sākot no 55 uz augšu, pirms pensijas vecuma cilvēki, kuriem nekas vairs dzīvē neinteresē, tikai mīksti aizkļūt no punkta A uz punktu B. Šitā vispār mana mašīna. Sveiki! Būs bekona burgera komplekts lielais. Braucot gar šitām šikajām mājām, es atceros, ka patiesībā kaut arī tagad autiņš ir 10 gadus vecs, toreiz, kad to pirka kāds 2007. Gadā, tad patiesībā tas bija diezgan smalks vāģis. Ir pilnīgi skaidrs, ka daudzi šādas lietotas, smalkā gala mašīnas, mēs pērkam, lai arī bišķiņi pazīmētos un izskatītos bagātāki nekā mēs patiesībā esam, jo jaunu tādu mēs īsti atļauties nevaram. Vajadzētu atrast kaut kādas dāmas. Vai viņas tiešām domā, ka tu esi kručs čalis, ja tev ir 10 gadus vecs smērsis ar padalušu stūri? Es gāju to dienu, kad man atbrauc pakaļ ar baltu G6 Mercedes Jeep. Un, ja man atbrauc pakaļ ar manu mīļāko marku, tad man ir bonus punktiņi. Reāli pamīcies mašīnā forši. Jā. Kur labāk mīcās? Priekšējā sēdeklī vai aizmugurējā? Man ir gadījies tikai aizmugurē. Es nezinu, kā jums priekšā. Man gadījies aizmugurē. Kur jums? Atstumjot krēslu. Viss ir aizmugurē, laikam aizmugurē. Tur var tā vairāk izgulties. Tas ir ērtāk. Zigā, lai tur nenospeķo ekrānu vai tur nesaspēr pogas kaut kāds tur, nedod Dievs, vēl ietaurē netīšām. Uzspēš gāzes pedāli. Nenospeķo ekrānu. Ar ko? Cik šitā mašīna maksā jūsuprāt? Kā izskatās? 2010. 11. gada Mercedes varētu šis būt. Jaunāks. Jaunāks? Mazliet jaunāks, jā, 2006. 8. Tad sanāk vecāk. Līdz 15 tūkstošiem. Tas ir Mercedes. Teikšu līdz 10 tūkstošiem un 2006. 2008. gads. Labi. 6. gada un kaut kā arī 10 līdz 15 tūkstošiem. Jautājums. Jūs pamanījāt, ka ir nodils ātrumpoļas? Varētu? Kāpēc nodils? Tur viss kārtībā. Jūs pamanījāt pirms es pateicu? Mēs nestījāmies. Mums tā periodiski, ko skatos. Vai jūs pamanījāt, ka gultnes gaudo? Vispār nē. Kas ir gultnes? Mašīna ir 2007. gada un maksā nedaudz virs 6000. Es esmu ar pavecu, ne ļoti dārgu mašīnu, atbraucis un es izskatos labāk un tā kā turīgāks nekā es esmu. Tāda ir atziņa. Tāda ir atziņa, jā. Ir iespaidīgi? Jā. Vajadzētu jau klāt. Tā, sociālais eksperiments ir noslēdzies. Secinājums izdarat paši. Un ja šis video savāks vismaz 500 laikus, tad nākamajā video Sindijai mugurā būs daudz mazāk drēbju. Zinājāt, ka tajā dziesmā viņas sūkā končas? Jā.
tā kā šī ir mana mašīna, tad nākamajā video es izlēmu veikt ļoti jokainu pārdošanas eksperimentu.